Esiet sveicināti, labvakar, ar jums Vita Solo, personīgās izaugsmes un biznesa kočs. Un šajā video es vēlos jums pastāstīt vienu ļoti svarīgu lietu, no kuras cilvēki bieži sabīstās, bet kas regulāri notiek izaugsmē. Tātad, kā jūs tiekat pārbaudīti? Attiecīgi, ir kaut kas, ko jūs gribat. Tātad mērķi, ja, kas tiek uzstādīti. Pieņemsim biznesā vai personīgajā dzīvē, jebkur tādu tu uzstādi savus mērķus. Un, protams, es domāju, ka man nav nepieciešams jums atgādināt, ka tātad mēs uzstādām mērķus. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem vienmēr tiešām ir saprast, kas ir tas, ko tu vēlies. Tātad, kas ir šie tavi mērķi, uz ko tu ies, vienmēr cilvēkam ir jāzina atbildi. Jānodefinē priekš sevis, kas ir tas, ko es vēlos. Tiklīdz šie mērķi ir zināmi, tātad next step, darbība, rīcība, kas tevi vedīs tajā virzienā. Ja? Vienalga, cik grūti vai viegli, cik daudz vai maz, bet tev vienmēr ir jāspēr kaut kādi soļi un jādodās tajā virzienā. Kā saprast, vai rīcība ir pareizā vai nepareizā, kā pieņemt lēmumu. Tātad, katru reizi uzdod sev jautājumu, vai šis mani tuvinās maniem mērķiem. Attiecīgi tātad pieņemsim, ja tev ir ieplānots treniņš, bet tu no rīta izlemi, ka tu gribi pagulēt, uzdod sev jautājumu, vai šis lēmums mani vedīs tuvāk maniem mērķiem. Ja? Tur arī būs tā atbilde. Un tad jāsaprot ir arī tas, ka dažkārt arī šis te lēmums izgulēties var vest tuvāk mērķiem. Ja? Dažkārt arī ir svarīgi atpūsties un pieņemt šādus te lēmumus. Tāpēc arī to ņemam vērā, izvērtējam, sekojam līdzi savai pašsajūtai, un caur to pieņemam lēmumus. Bet rīcību darbība vienmēr būs jāveic. Izvērtēt atbildīgi, kur domājam tātad ilgtermiņā par sevi un saviem mērķiem. Un tātad nākamais ir jāsaprot, kā mēs tiekam pārbaudīti ar pauzēm. Tātad attiecīgi, tu dari un turpini darīt, un tev liekas, ka nav rezultāts. Attiecīgi ir tāda kā pauze, ir tāds kā stop signāls, sajūta, ka procesi neiet uz priekšu, nekas nenotiek, viss bremzējās, tāpēc, ka visums tevi pārbauda, cik ļoti tu vēlies to, ko tu vēlies. Šeit ieslēdzās cilvēka vislielākās bailes, kuras jau vispārīgi ir arī sākumā bieži vien, un pēc tam parādās procesā, it īpaši šajos pauzes posmos. Kā saucās šīs bailes? Tā saucās, un man neizdosies. Tātad viss, kas kaut ko dara, viss, kas iet uz saviem mērķiem, iet uz saviem rezultātiem, bieži vien nav pārliecināti par to, ka tas izdosies. It īpaši tajos brīžos, kad sastopās ar grūtībām un sastopās ar pauzēm. Un tad ir jāsaprot, ka tas, kas tev ir jādara tajā brīdī, ir jāspēj saglabāt miers, uzticēties procesam, turpināt darīt to, ko tu dari, un iziet cauri šim te pauzes posmam. Attiecīgi izturēt. Un tu redzēsi, ka tu nonāksi pie rezultātiem. Tātad šādi tas darbojās, šādi mēs tiekam testēti un šādi mēs tiekam pārbaudīti par to, cik ļoti tu vēlies to, ko tu vēlies. Un, protams, ka ir daudz cilvēku, kas padodās, ir daudz cilvēku, kas sāk padoties šim stresam un pieņemt nepareizos lēmumus. Attiecīgi vai nu pārstāt darīt, vai arī šis ir svarīgi, pavērojot sevi, vai jūs nesākat tā rīkoties un tā darīt dažādās stresa situācijās. Tātad jūs izvēlaties citas lietas, kas iluzori liek domāt, ka tās atrisinās tavu situāciju. Tātad padoties kārdinājumiem, padoties dažādiem vilinājumiem. Tā, piemēram, tātad tev ir savs mērķis, uz kuru tu ej.
pieņemsim, tagad pārslēgsimies uz biznesa vidi, ja, un mērķis tā tad ir ilgtermiņa mērķis, ir kaut kāds viens konkrēts projekts, viens konkrēts tātad uzdevums, uz kuru tu ej un kuru tu vēlies sasniegt, kā tu vēlies dzīvot. Šeit tātad arī tas ir ņemts no šīs sieta metodes, ja, iepriekšējos video jūs varat paskatīties, ko tas nozīmē, sieta metode, ja, bet tātad ļoti līdzīgi. To izsauk šo finansiālo mērķi, biznesa mērķi, un tad saprot, ka iestājās pauzes posms, un tas neiet tik labi, kā tev gribētos, ka tas iet. Un te atnāk lieliski izdevība pieslēgties kādā citā projektiņā. Kaut kur palīdzēt, kaut ko izdarīt, lai nopelnītu kaut kādu citu naudas summu. Kas, protams, ir vilinoši un liek domāt, ka jā, atkal, protams, ka mēs varam izvērtēt, vai tas atbilst maniem vērtiem, vai tas man palīdzēs. Bet, kas bieži vien notiek? Bieži vien tieši šajā brīdī sāk zūst fokus un sāk zūst vīzija uz galveno mērķi. Un cilvēks vienkārši aizmirstās, pazaudējās un tā teikt nopelna šo te ātro naudu varbūt kaut kādā citā projektā, bet ilgtermiņā tas, uz ko tu gāji, vairs nedarbojās, jo tu pazaudēji fokusu. Tev pēc tam atkal ir jāsāk tie pedāļi mīt no jauna. Ja mēs pieņemsim to runājumu kāds ar salīdzinājumiem, pieņemsim, tu minies tiešām ar riteni, ja? Brauc ar riteni tātad uz kaut kādu konkrētu gala punktu, tev lejās grūti minās. Ok, nometīšu riteni ceļa malā un pabraukšu tālāk ar skrejriteni. Ies ātrāk, ja? Bet nevienmēr tas būs risinājums. Ja tu uzkāpsi atpakaļ uz sava riteņa, ar kur tu brauc un gribēji nonākt pie tiem saviem rezultātiem, ja? Tev vienkārši būs atkal no sākuma jāsāk mīties, jāieskrienās, jādarbojās, ja, lai nonāktu pie saviem rezultātiem. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi izvērtēt, ir forši ienāk jaunas iespējas, jauni projekti un tā tālāk. Viens ir, ja vēl ienāk, ja, un tad pieņem šo lēmumu. Vēl sliktāk ir, ka tu sāc patstāvīgi meklēt jau citus kaut kādus projektus, citus kaut kādus uzdevumus, ja, citus darbus, kā cilvēki mēdz darīt, pieņemsim, biznesa vidē, tātad tavs bizness neiet tajā brīdī tik labi, kā gribētos, ok, atnāk tā ideja par to, ka būtu jāiet meklēt kaut kāds cits, tā teikt, augots darbs. Un cilvēks sāk meklēt, viņi iztērē savu laiku, iztērē savu enerģiju un tātad pazaudē arī daudzas iespējas. Visu šo laiku un enerģiju varētu likt tajā, lai tieši ieguldītos savā biznesā un turpinātu meklēt jaunus projektus, jaunas sadarbības, jaunas iespējas un tur attīstīties. Un noteikti, ka arī tās tur atnāktu, ja vien tu turpinātu darīt. Bet tātad tieši dēļ šīm te bailēm, ka man neizdosies, tu jau nogriez sev spārnus un sāc meklēt papildus iespējas. Plus tātad arī klausīšanās citos cilvēkos. Ir īpaši grūtās, sarežģītās situācijās, ja, jo tad, kad jau viss iet, tad, kad jau viss ir labi, tad jau mēs paši vienmēr esam gudri, vai ne? Bet tad, kad situācijas sāk kļūt grūtākas, gribās vairāk ieklausīties cilvēkos no malas. Un cilvēki no malas bieži vien mēdz dot dažādus padomus, kas nevienmēr ir pareizi un īsti. Bet jo sliktāk tev iet, jo iespējams vairāk tu tajos ieklausies. Un pēc tam pieņem nepareizos lēmumus. Tāpēc arī šajās situācijās ir ļoti svarīgi ieklausīties sevi, atcerēties par saviem mērķiem, noturēt fokusu uz saviem mērķiem un turpināt darīt. Ticībā par to, ka tas izdosies, atceroties, kāpēc tu sāki, uz ko tu ej, nebaidoties no šīm te pauzēm,
vienkārši iziet viņām cauri un rūpējoties tādu darīt par savu emocionālo labbūtību. Tikai tāds šodienas stāsts. Piesakojiet, atstājiet savus laiku, rakstiet arī komentārus, ja tādi ir, un tiekamies citos video.